Turpinam. Eiropas kultūras mantojuma godalga saucās Eiropa Culture Awards, jeb kultūras Nostra Awards, Heritage Awards vai Culture Oscars. Lūk, tāds ir jautājums. Benita, kā liekas? Culture Awards. Culture Awards. Atbildi pieņem. Atbildi nebūs pareizi. Mans briesmīgi jautājumi, bet centieties. Kaut kā laužiet spēli, kungi un dāmas. Heritage Award. Heritage Awards. Labs mēģinājums, atbildi pieņemt, atbildi nav pareizi. Nostra. Nostra Awards. Tas drošs. Atbildi pieņem, atbildi ir pareizi. Tagad jautājums Ansim. Nosauc mākslinieku, kura darbos visbiežāk puķis un augļus gleznojas viņa draugs Jānis Brēgels. Dīrers, Rembrandts, Rubens, Van Taiks. Tādi ir 4 varianti. Tu jūties mākslā tikpat droši, cik es? Domāju, ka ne. Es domāju, ka jā. Šito es diez vai atbildēts pats. Vai iet tur, kur 2 vārdi Van Teiks. Van Teiks izklausās tāds kā Van Bastens bezmaz vai. Atbildi pieņem, atbilde nav pareiza. Izplatīs spārnus uz citu rēķinu. Edgar, kā darīs? Atbildēs? Es domāju, ka tas varētu būt Rembrandts. Rembrandts. Atbildi pieņemt, atbildi nav pareiza. Atbildi pieņemt, atbildi nav pareiza. Šitā var. Jūs tagad tiešām man te āzējiet. Rubens, viņam bija čoms izrādās, tas mākslinieks. Ko mēs esam noskaidrojuši? Edgaram 40, Benitai 20 un Ansis joprojām nav sācis spēlēt. Apbrīnojami augstasinīgi. Jāpagaida. Jā. Es tev kā medībā spēlēt tuvāk, lai neaizskrien. Jautājums Edgaram. Kāda ir Latvijas iemaksas Eiropas Savienības budžetā attiecība pret to, ko Latvija no Eiropas Savienības budžeta saņem? 1/4, 1/2, 1/1 vai 4/1? Tu saproti, ko tas nozīmē? Jā. Cik daudz mēs maksājam, cik daudz dabonam pretim? Es domāju, ka 1/4. 1/4 ir tava versija. Kāpēc tu tā domā? Vadīgi sakot, mīnu. Atbildi pieņemt, atbildi ir pareiza. Tiešām par katru eiro, ko mēs samaksājam, viņi iedod 4 pretī. Un tā ir tikai tāpēc, lai mēs esam iekļuvuši tajā līgā, mēs varam spēlēt pēc tādiem pašiem noteikumiem kā bagātākas valsts. Tikai tāpēc. Benita, ir iespēja tikt bagātākai. Līdz 1852. gadam Ziemeļamerikā nedzīvoja zvirbuļi, dzeņi, kājas vai zīlītes. Kas īsti? Kājas. Atbildi pieņemt? Atbildi nav pareiza. Kā Amerika nebūtu atklājuši, ja nebūtu redzējuši, ka kājas kaut kur parādās. Labi. Anci, kā tev šķiet? Zīlītes. Zīlītes. Atbildi pieņemt? Atbildi nav pareiza. Edgar. Dzeņi vai zvirbuļi? D vai Z? Dzeņi. Atbildi pieņemt, atbildi nav pareizi. Šī tik vienprātīga kompānija es pirmo reizi te redzu. 3 reizes speciāli nepiemina zvirbuļus. Es pat varu paskaidrot. Angļu daļraktūras darbos ļoti bieži pieminēti zvirbuļi. Un tāpēc vienkārši Angļi izdomāja, ka tā kā viņiem pietrūkst dzimtenes, viņi zvirbuļus aizved uz Amerikas kontinentu un tur tiešām tie iedzīvojās. Tāpēc, ka zvirbulis pats pa sevi nespēja tālu lidot. Tāpēc ķīnieši viņus savulaik trenkāja un kāva nost, jo likās tie apēd ražu. Labi, turpinam. Jautājums Ansim. Kurai no pozīcijām Eiropas Savienības budžetā ir paredzēts visvairāk 46% konkurētspējai, lauksaimniecībai, starptautiskai palīdzībai vai administratīviem pasākumiem? Izdomājums jautājums. Domāju, ka starptautiskai palīdzībai. Tad administratīvai būs. Kā? Administratīviem izdevumiem būs. Es domāju, ka birokrātu papildam. Bet ir jau. Bet zini, kāds tur piķis grozās? Daudz. Es domāju, ka viņi paņem pusi. Es tāda latviska domāšana tevi teikšu, kā ir.
Labi, tad tu paliec uz administratīviem? Vai kaut ko citu mums? Ko? Es teikšu, tad starptautiskai palīdzībai. Starptautiskai palīdzībai. Tas ir krietna cilvēka domu gājiens, atbildi pieņem, bet, atbildi nav pareiza. Es nezinu, valsts, kur pusi no budžeta ir gatava laist vienalga, kur pasaulē, kur tik slikti iet. Savējiem viņi varētu palīdzēt, bet kā to sauc? Lūdzu, Edgar. Lauksaimniecība. Lauksaimniecība to sauc. Atbildi pieņem, atbildi nav pareiza. Tātad, Benita, kā varētu saukt jomu, kurā visvairāk tiek tērēts Eiropas Savienībā? Administratīvie pasākumi, tātad vai tā būtu? Administratīviem pasākumiem. Vai konkurētspējai, kā šķiet? Tu saki administratīviem? Saka administratīviem. Atbildi pieņem, atbildi nav pareiza. Tā pati sadarbība, tā konkurētspēja, no? Dievs. Domāju, ka Eiropā katru eiro vienu paņem normālā sfēra, otru aiziet administrēšanai. Jā, tas ir interesanti, kā jums te veicies. Pirmajā sacensību riņķī jūs man patiesi pārsteidzāt. Edgaram 50, Benitai 20, Ansim, joprojām spēle vēl nav sākusies pa īstam. Varbūt sāksies nākamajā riņķī. Skatīsimies. Man šķiet, ka viņi ir sabijušies, es tā pilnīgi nevaru saprast. Ko jūs satrūkušies esat? Dzīvi cilvēki, redz, skatītāji, aplaudējiet. Ir jūs to vai nav? Skatītāji, tur ir skatītāji. Viņi vēlās redzēt interesantus likmes un interesantas spēles. Tagad, Edgar, cik tu liec? 20. 20. Labi, likme 20 jautājums. Kāda nomināla eiro banknotes nepastāv? 10, 50, 500 vai 1000? 1000. 1000 nepastāv. Atbildi ir pieņemta, atbildi ir pareiza. Saka, lūdzu, Benita, kāda ir likme? 10 eiro. 10 eiro. Benita, jautājums ir tāds. Kāds dokuments ir nepieciešams Latvijas iedzīvotājiem, lai aizbrauktu uz Igauniju, pavadītu nedēļas nogali? Pase, vidusskolas atestāts, potēšanas pase vai vīza? Pase. Pase. Atbilde ir pareiza. Ansi, saki, lūdzu, pareizi atbildēs būs tev 10 punkti. Kura Eiropas Savienības dalība valsts ir vislielākā eksportētāja? Lielbritānija, Francija, Vācija, Itālija. Vācija. Atbilde ir pieņemta, atbilde ir pareiza. Garam ir 70, Benitai 30, Ansim jau 10. Edgars, saka, lūdzu, kāda ir likme? 30. 30. Labi. Kurā pilsētā kopš 2008. gada aizvada Formulas 1 Eiropas Grand Prix posmu? Monako, Valencijā, Nienburgā vai Monsā? Valencijā. Valencijā ir tavs variants. Atbildi pieņemt? Atbildi pareiza. Benita, kāda būs tava likme? 20. 20. Kurā valstī ik gadus mājā notiek rožu festivāls? Tas īsti par dabas un atpūtas tēmu. Bulgārija, Rumānija, Ungārija vai Slovenija? Bulgārijam. Bulgārija. Atbilde ir pareiza. Janzi, kāda ir tava likme? Visbanku. Visbanku. 10. Kā sauc apļveida vai lokveida nocietinājumu? Ravelīns, rondelis, lunets vai bastions? Bastions. Atbilde pieņemta. Atbilde nav pareiza. Ir vēlēšanās Edgaram tikt pie apaļas summas. Jā. Kā tu teiksi? Rondelis. Rondelis. Atbilde ir pareiza. Rondo. Round. Nezinu, kā to varētu izdomāt, bet, bastions izklausījās nopietnāks nocietinājums. Es piekrītu. Jau ir tagad otrais aplus beidzies. Skatāmies, Edgaram 110, Benitai 50. Ansis joprojām vairās sākt nopietnu cīņu par tikšanu pirmajā finālā. Ansi, pēdējais brīdis sākt. Godīgi saku. Edgar, saki lūdzu, kāda ir tava likme?
30. 30. Kā sauc Eiropas nodarbinātības dienestu tīklu, kas atbalsta brīvu darba spēka pārvietošanos? EURES, PROMES, EUTU vai EURO? Oiris. OIRES? Jā. A. Atbildi pieņemta. Varbūt tu vari bišķi paskaidrot vēl, kā tas tālāk. Atbildi pareizi, jā. Tu vari paskaidrot, varbūt, kas Latvijā pārstāv viņu? Valsts nodarbinātības aģentūra, man liekas. Jā, Valsts nodarbinātības aģentūra, pilnīgi pareizi. Benita, kāda ir jūsu likme? 30. 30. Ir ko zaudēt? Labi. Kurš no šiem Eiropas Savienības tiesību aktiem valstī nav jāiekļauj savā likumdošanā un tieši nosaka kādus pienākumus? Direktīva, ieteikums, regula vai atzinums? Ieteikums. Ieteikums. Atbildi pieņemt? Atbildi nav pareizi. Edgar, vienīgais, kurš spēja atbildēt uz šo jautājumu, atkal esi to? Esi gudrs šīs jautājumos? Jā. Kāda būs tava atbilde? Regula. Regula. Atbilde ir pareiza. Līgi gudrs tajās Eiropas lietās esi. Labi. Jautājums Ansim. Saki man lūdzu, Ansi. Kurš pieņēma lēmumu par cukurfabriku slēgšanu Latvijā? Tas tev jautājums Eiropas Prāta bankā. Cukurfabrika īpašnieki, arotbiedrības, Saeima vai Eiropas Savienība? Īpašnieki. Cukurfabrika īpašnieki. Atbildi ir pieņemta, atbildi ir pareiza. Šobrīd ir skaidrs, ka Edgaram ir 170 un, acīm redzot, Benita ar saviem 20 vai Ansis ar saviem 10 pat kopā sametoties nevar tuvoties lielajam finālam. Edgar, es apsveicu, mēs tiekamies nākamajā sacensību kārtā.